Indrašs, Galviņš. Vēlreiz piespēle Mīkam. Pēdējās sekundes Indrašs izspēlē vārtu priekšā. Vārtu 1-0 Gunārs Skorcovs. Gins Mējs, Gunārs pielika noju, vai Gins Mēja vai Gunārs Skorcovs. 1-0 viņiem. Gins Mēja vai Gunārs Skorcovs. Un 1-0 izmanto mūsējo skaitlisko vairākumu pirmā šajā mačā. Gunārs Skorcovs rāda mums viņu. Vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Gins Mēja vārtu arī paliek uzbrukuma zonā. Vēl tālāk. Dārziņš mēģinājis Zubarevu apspēlēt. Un arī tagad Ripa paliek zonā. Vēl viena piespēle. Metiens. Koskinens glābi savu komandu pēc Dārziņa metienu. Nu, labs sākums mūsējiem. Vairākas epizodes pie Koskinens. Dadonovs. Šipačovs. Dadonovs bīstamī. Atstājam vienu pašu Dadonovu, pēc tam Šipačovam šauras leņķis, bet aizmet viņš vārtiem garām. Jā, Ripa trapa Jerofeja un veiksmīgā kārtā neielido vārtos, kā tas nereti bijis ir, bet gan lido garām. Galviņš, laba piespēle, metiens, vārti! 2-0 skaitliskajā mazākumā. Andris Džeriņš soda skā, un arī Koskinens nav glābējs. Skaitliskajā mazākumā Rīdziniekiem. Starp citus, pirmajā spēlē pret Kazaņsaka Bērns pirmie vārti bija Saulietim, un šie ir tagad skaitliskajā mazākumā mūsējiem trešie vārti. Lūk, kā tas viss notiek, labi trāpa Džeriņš. Priekšā galā Ripa gan paliek pie Čudinovs. Šipačovs. Tagad diezgan statiski izvietojušies mūsējie. Iepriekšējā spēlē pēc Maskavas Dinamo diezgan aktīvs skaitliskais mazākums, un šeit trāpa Šipačovs vārtu augšējā stūrī, lielisks metiens, un skā samazina rezultātu starpību, bet joprojām mūsējie ir vadībā ar 2-1. Šeit Šipačovam ļauj, viņš met, un viņš iemet. 23. minūtē samazina pārsvaru līdz. Arovam neizdevās iekļūt ar Baris Gagārina kausa izcīņā, bet iespēja bija līdz pēdējām brīdim. Jā, līdz pat šodienai. Miķels Rēdlis dots uz vārtiem. Vārti! 3-1 tiek sodīti vēlreiz viesi. Nu, atkal Miko Koskinens, tuvais stūris. Kaut kur tur zem pavusas ielido Ripa un Miķelītim 1+1 šīs dienas mačā. 15. vārtu gūms. Sen nebija Miķels atzīmējies ar gūtajiem vārtiem. Launa kalpu dziesma par gūmu. Mazliet pietrūka. Tagad pārmetiens. Netiek fiksēts pārmetiens. Ļauj cīnīties tiesneši. Bučņevičs vārtī. Ļoti labs vārtu gūms un vēl pacīnīsies par punktiem šajā mačā skā, kad jāspēlē 3 minūtes un 47 sekundes. Atkal ļoti labs, precīzs plauksts metiens zem vārtu pārlikņa un 3-2. Notiektas spēles 57. Šipačovam, lai metīs pa vārtiem. Piespēl Kuķeikinam. Kuķeikins vēlreiz Čudinovs bloķēts šis metiens arī nonāk līdz Šipačovam. Šipačovs paguruši jau mūsu 5 spēlētāji. Tagad Zīle izsit Ripu un Saulietis. Saulietis gūst vārtus, bet es vēl pagaidām nesteidos. Es pieļauju, ka paliks tukši vārti joprojām skājā. Izdosies iet uzbrukuma zonā. 4-2. Kaspars Saulietis vārtu Altavars. Asistentos viņam Jelisejevs, kuram 2. punkts šajā sezonā, un šķiet Zīlem arī būs. Zīle lieliski nospēlēja, izstumjot pretinieku. Šeit iesaistoties spēku cīņā, ilgi, jau vairāk kā minūtes, kā kontrolē Ripu, līdz Zīle pateica pietiek. Un tālāks Jeļsējevs, Saulietis 4-2. Kasparam 7. vārtu gūms, 11. punkts.